Čau, ir jau 160. diena apakšskaitlis, un es parasti ejot mājapliks, ja, kā jau visi mēs to darām, ka neviena nav, ja. Un tad priekš video es tieši speciāli saģērbjos, uzvēl kaut ko mugurā. Un tad tāpat kāds vēl pieraksta. Varēja jau matus pieķemēt. Man pat grūti saģērbties bija. Saģērbos. Tāpat uzlikt, ka matu nav. Labi, bet ir tā, ka jūs sakat, ka kārtu tik pa daudz, ja. Bet kārts jau var lietot daudz lietā. Tā kā pieņemsim, kad šūpojas krēslas, tu vari palikt kaut daļu kāršu zem krēsla. Teiksim, kārtu var izmantot šaujot, kā ieroci. Vēl tās var būt kā fēns. Ja? Un vēl tās var būt kā lifts. Parādīšu mums liftu. Tā kā mums ir lifts, mums vajag sirsnīgus pasažierus, braucējus. Un es ņemšu sirds 2, paņemsim sirds 3, sirds dūzi un, ja, sirds 4. Tā, burvīgi. Un tā mums ir 2, 3 dūzis 4. Un viņi visi stāv rindā. Viņi stāv rindā uz liftu. 4. stāv vis tālāk, viņš ir pašā malā. Bet viņš sagaidīs savu kārtu. 3. ir jau tuvāk. Viņš ir lūk te. Tā, 2. stāv pie paša lifta. Šeit, un dūzis ir liftā. Ne augšā, bet viņš ir lifta apakšā. Bet viņa mērķis ir tikt augšā. Viņš piesver pogu augšā, un tieši tā viņš uzbrauc augšā. Bet būs labāk skatieties. 2. iekāp liftā no augšas. Viņš piesver pogu uz leju, un viņš nobrauc lejā. 3. iekāp liftā kaut kur pa vidu. Viņš iekāp, bet viņš atkal izbrauc ārā. 4. nav paveicies, viņš iekāpa liftā, un lifts salūza. Un viņš attapās kaut kur liftam pa vidu. Nabaga 4. Kā vienmēr pēdējie dabūs iest. Uztaisīšu lifta mājiņu. Un te lūk dzīvo lifts. Lifta mājiņā. Saka, ka īsti draugus ceļ tā vienkārši nemētājas. Ja godīgi, ar manējiem ir visādi. Jā, es zinu, ko jūs teiksiet. Tev nav draugu. Man vienalga, tas tikai joks. Samēr, tas tikai joks. Labi, tiekamies šīt.